teica, ka geji un islāms nav savienojami. Es vēlos jūs iepazīstināt ar pirmo islāmistu, imāmu, kurš ir arī kvīrs. Apskatīsim. Tātad, es esmu Moksens Hendriks, un es esmu pasaulē pirmais atklāti kvīrais imāms. Kad es skatījos, kā kvīrie musulmaņi risina šo dilemmu starp islāmu un savu seksuālo orientāciju un identitāti, es jutos spiests kaut ko darīt lietas labā. Un viņš tiešām to izdarīja. Viņš kļuva par pirmo kvīro imāmu. Bet, diemžēl, šim puisim viņa stāsts nebeidzās tik labi, jo viņš tika... Jā, jūs dzirdējāt man pareizi. Pat savās pēdējās dzīves sekundēs pirmais geju imāms turpināja pārkāpt robežas. Tātad, kas tieši šeit notika? Apskatīsim stāstu par to, kas notiek, kad kāds patiešām mēģina izaicināt lielo islama reliģiju un uzspiest savas ideoloģijas. Kā to darīja šis puisis? Es domāju, ka, lai palīdzētu, man vajadzētu būt patiesam pret sevi un atklāt savu identitāti. Es uzskatu, ka ir iespējams būt kvīram un musulmanim, vai kvīram un kristietim. Diemžēl šis vīrietis drīz uzzinās, ka tā nav taisnība. Ticības vai reliģijas izpratne, kas mums tika nodota, ir tāda, kurā mēs neesam iekļauti. Un, ja jūs patiešām pētāt reliģiju, un es runāju tieši par islāmu, jūs atklāsiet, kā patriarchāts patiesībā ir ietekmējis svēto rakstu interpretāciju. Tāpēc tas ir svarīgs process kvīru musulmaņiem, kuri vēlas palikt uzticīgi savām tradīcijām, atkal iesaistīties šo interpretāciju pārskatīšanā un, tā teikt, interpretēt tās no kvīra perspektīvas. Nevienam nav monopola uz ticību. Izņemot islamistus, kuri uzskata, ka viņiem tāds ir, jo doma par viņu interpretāciju kvīrizēšanu viņiem īsti nepatiks, kā šis vīrietis tūlīt uzzinās. Nu, malacis. Varonīgs mēģinājums pateikt, mainīsim lietas. Problēma ir tāda, ka viņš cīnās pret kustību, kurai burtiski nav nekādas intereses par to. Un tieši tāpēc kvīru kustība, kvīri par Palestīnu, ir tik absurda. Paklausīsimies, ko šī kustība patiesībā domā. Ar tiem pašiem apvainojumiem šis runātājs atbalsta nāves sodu homoseksuāļiem. Šis runātājs atbalsta nāves sodu par šo noziegumu, vai arī viņš ir homofobisks. Viņi pakļauj sievietes. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ko viņš šeit saka, ir, ziniet, visas tās apsūdzības, ko viņi izvirza pret mums, ka mēs atbalstam nāves sodu gejiem un pakļaujam sievietes un tā tālāk, un tā tālāk. Parunāsim par šīm apsūdzībām uz mirkli. Un jūs sagaidītu, ka nākamais, ko viņš teiks, protams, būs: tas nav taisnība. Tie ir tikai radikāļi. Tas ir tas pats vecais, kas visu laiku atkārtojas. Un mēs vienmēr cenšamies viņiem paskaidrot, es vienmēr cenšos viņiem paskaidrot, ka paskaties, tas nav tas runātājs, kuru mēs aicinām, kuram ir šie ekstrēmie radikālie uzskati, kā jūs sakāt. Tie ir vispārīgi uzskati, kas patiesībā ir katram musulmanim. Katrs musulmanis tic šīm lietām. Tikai tāpēc, ka viņi jums par to nestāsta, vai tikai tāpēc, ka viņi nav redzami mēdījos, nenozīmē, ka viņi tam netic. Katrs musulmanis tic. Statistiski šajā jauno vīriešu grupā daži no viņiem ir geji, un daži no viņiem ir pilnīgā panikā, jo viņi tic, ka viņi nonāks ellē tikai tāpēc, ka viņiem ir šādas domas. Un viņi ir līdz nāvei izbiedēti, jo zin, ka ja viņi uzdrīkstēsies kaut ko darīt, viņi varētu nonākt tādā pašā situācijā kā kvīru imams. Šajās lietās. Tikai tāpēc, ka viņi jums par to nestāsta, vai tikai tāpēc, ka viņi nav redzami mēdījos, nenozīmē, ka viņi tam netic. Tāpēc es jums jautāšu. Ikvienam šajā telpā, cik no jums ir parasti musulmaņi? Jūs neesat ekstrēmisti, jūs neesat radikāli, vienkārši parasti sunītu musulmaņi. Lūdzu, paceliet rokas. Visi, mašallah, subhanallah. Labi, nolaidiet rokas atkal. Cik no jums tam piekrīt? Sodi, kas aprakstīti Korānā un Sunnā, vai tas būtu nāves sods vai nomētāšana ar akmeņiem par laulības pārkāpšanu. Lai kas tas arī nebūtu, ja tas ir no Allāha un viņa sūtņa, tas ir vislabākais sods, kāds jebkad iespējams cilvēcei. Un tas ir tas, kas mums būtu jāpiemēro pasaulē. Kurš tam piekrīt? Allahu akbar. Vai jūs visi esat radikāli ekstrēmisti? Subhanallah.
Tātad jūs visi sakāt, ka esat parasti musulmaņi. Jūs visi ejat uz dažādām mošejām, vai ne tā? Vai arī jūs esat kāda konkrēta sekta, piemēram, Islam net sekta vai kas tam līdzīgs? Vai jūs saprotat, cik nozīmīgs ir tas, kas šobrīd notiek? Bet šis cilvēks pats saviem vārdiem to saka, nevis es. Es to nesaku. Šis cilvēks pats saviem vārdiem saka, ka visa šī radikālā islāma ideja ir muļķības, jo parastie islāmisti tam tic, to viņš arī saka. Un viņam ir grupa jauniešu. Daudzi cilvēki šajā telpā teiks, jā, mēs piekrītam. Tas visu padara vēl smieklīgāku, jo tie ir viņi paši. Viņi ir tie, kas nāk klajā un saka, ka radikālu islāmistu nemaz nav. Un, protams, kvīriskums ir mūsu problēma. Viņi ir tie, kas to saka. Un tomēr ir šie muļķi no malas, par kuriem mēs tūlīt runāsim, kuri domā, ka viņi var kaut ko mainīt vai ka tas nav taisnība. Vai tu esi tāds? Nē. Vai arī tu esi tāds? Lūdzu, pacel roku, ja tev patīk šīs ekstrēmais islāms, šī sekta vai kas tam līdzīgs. Neviens. Allahu akbar. Cik no jums vienkārši apmeklē šīs parastās mošejas vai jebkuru parasto sunītu mošeju? Lūdzu, paceliet rokas. Es domāju, ka jūs saprotat būtību. Es domāju, ka jūs saprotat, ka šis cilvēks būtībā pierāda to, ko mēs visi jau zinām kā patiesību. Tikai viņš to izsaka saviem vārdiem. Tagad mēs pēc mirkļa atgriezīsimies pie šī stāsta, jo tas ir pilnīgi traks. Starp citu, laipni lūgti raidījumā Pushback. Es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, dalieties ar šo video ar draugu un tā tālu, ja jums jau pietiek. Bet atkal, tas nav tikai viens video, tie nav tikai 2 video. Šie cilvēki tiešām tā domā. Viņi uzskata, ka kvīrība ir problēma līdz pašiem dvēseles dziļumiem, un viņiem nav nekādas intereses to mainīt. Tikai šie woke idioti domā, ka tā tas notiek. Vai jūs esat LGBTQ? Jā. Esmu kvīrs, labi. Kas ar tevi notiktu, ja tu ieietu Gazā vai jebkurā vietā, ko sauc par Palestīnu? Es nezinu. Jā, tu nezini, jo tu neko nezini. Jo tu esi pietiekami muļķīga, lai patiešām noticētu šai kustībai un neklausītos, ko šie cilvēki tev patiesībā saka. Musulmaņi, pievērsiet uzmanību. Jūs zināt par palestīniešu ciešanām. Tas ir ticis piesavināts Nehemija. Jūs zināt to varavīksnes grupu. Tagad ejiet un paskatieties. Jūs redzat viņus vicinām karogus, geji par Gazu, Allahs pieņem gejus, visi šie pilnīgie murgi. Neviens musulmāns to nenosoda. Mēs viņus neatbalstam un nekad nepieņemtu viņu rīcību. Tad viņš ne tikai saka, ka mēs viņus nekad neatbalstītu. Mums nav nekādas intereses viņus atbalstīt. Mēs esam pret to. Viņi ir problēma. Tāpēc nav pārsteigums dzirdēt, kad šis cilvēks ienāca šeit, sakot, es esmu imāms, kvīru imāms, kurš vēlas padarīt reliģiju kvīrisku, viņš beigās tika nogalināts. Atklāta geju imāma Musas Hendriksa eksekūcijas stilā veikta slepkavība Dienvidāfrikā ir likusi LGBT kopienas cilvēkiem baidīties par savu drošību, bet arī apņēmīgi turpināt cīņu, lai izbeigtu marginalizāciju reliģiskajās aprindās. Reverends Tonejs, atklāti geju kristiešu garīdznieks, BBC pastāstīja, ka Hendriks bija maiga dvēsele, kas ienesa gaismu jebkurā telpā, kurā viņš atradās. Viņa sacīja, ka tukšums, ko atstāja Musa, ir milzīgs, piebilstot, ka viņa zina, ka visā pasaulē ir daudz kvīru musulmaņu, kuri ir sēru pārņemti. 57 gadus vecais vīrietis tika nošauts šķietami pasūtījumu slepkavībā sestdien mazajā piekrastes pilsētā. Sākotnējie ziņojumi, ka Keiptaunā dzīvojošais Hendriks bija devies uz Johannesburgu, lai vadītu geju pāra kāzu ceremoniju, ir noraidīti kā nepatiesi. Paziņojumā tika norādīts, ka viņš bija ieradies Johannesburgā, lai vadītu 2 starpreliģiju heteroseksuālu pāru laulību ceremonijas, kad viņu traģiski nošāva un nogalināja. Nav skaidrs, kāpēc pāris bija lūdzis Hendriksu vadīt viņa ceremonijas, taču tiek pieļauts, ka viņš paplašināja robežas pat savas dzīves pēdējās sekundēs. Labi, tātad šis cilvēks visu savu dzīvi veltīja tam, lai virzītu ideoloģiju, kas ir tik radikāli pretrunā ar viņa pārliecību, un kaut kādā veidā viņu par to soda ar nāvi. Un tomēr joprojām ir tie muļķīgie rietumu kvīri, kuri domā, ka tā nav taisnība un ka viņiem vienkārši jāturpina to virzīt. Viņi sodīja ar nāvi kvīru imāmu. Tā viņi izdarīja. Un nav īsti cita veida, kā to pateikt, kā vien teikt, ja tu joprojām neredzi gaismu, es ceru, ka Dievs ir ar tevi, nevis Allahs. Paldies par uzmanību šim jautājumam.